Šis būs stāsts par to, kā mēs katrs varam atmodināt savu iekšējo gaismu, savu iekšējo uguni, sākot no baltas lapas. Tāpatās arī kā dzīvē, kad mēs ienākam šai dzīvē, kā balta lapa, pavisam tukši, pavisam kāja, pavisam patiesi. Un no pirmā elpas vilciena sākas mūsu dzīves ceļš. Un šis dzīves ceļš ir kā viena vienība, maza līnija. Bet šī līnija nekad nav viena. Tā līnija ir saistīta ar mammu, ar tēti, ar vecvecākiem. Citiem tā aizvijā pavisam dziļi tālu dzimta. Kā katram. Kāds to zina, vai jūs zināt dzīves laikā? Bet kāds ne. Bet dzīve ar to neapstājas. Tā iet un plūst. Tā savijās ar daudziem cilvēkiem, daudzām situācijām. Un tā piepilda mūsu dzīvi. Kādam mums šī dzīves līnija ir taisnāka, kas ir saistīta ar vairāk cilvēku, daudz stāvu. Bet kādam tā ir pavisam smalka, tieva. Tā ir izturība, sīks, spēcīgi. Un visu dzīvi mēs piepildām ar daudz dzīves situāciju. Tajā ir asuma, un tajā ir arī maiguma. Bet visas dzīves situācijas mēs izdzīvojam. Un kādi mums paliek atmiņā? Kā vienkārši notikums. Tas vairs nespēlē nekādu lomu. Bet kāda cita situācija spēlē lomu vēl šobrīd. Un tomēr nevaram mēs izdzīvot dzīvi bez savas iekšējās gaismas atmodināšanas, bez dzīves asinīm. Bet jau uz tiem mēs paskatāmies kā tikai notikumu. Tad tie ir vienkārši pārējoši procesi. Tiem ir sava forma, tiem ir sava izpausme. Citi ir fiksēti, citi nē. Citi ir ļoti mainīgi, bet procesu ir ļoti daudz. Bet ja mēs paskatāmies uz dzīvi kā uz zīmēm, tad tieši katrs notikums un katra diena ir tā balta lapa. No pamošanās brīža mēs veidojam daudz notikumu. Un jo apzinātāki mēs esam, jo vairāk enerģijas mums ir, jo mazāk apzināti, jo vairāk mums ir jāpiedāvā, ja tā, ko daram, vai kā daram, jo mēs varam zaudēt. Tāpat kā piramīda. Mēs varam uz to paskatīties, kā uz spēka avotu, bet mēs varam arī pieņemt to, kad varbūt zeme Ēģiptē ir tieši tāpēc savs, ka piramīda visu enerģiju nosūkus. Tā ir viss sistēma. Tomēr nevienmēr tas tā ir. Cilvēka gaisma arī ir piramīda. Ja cilvēks apsēžās meditācijā, tas izskatās pēc Kristu. Tas ceļ mūsu enerģiju, tas ceļ mūsu spēku, tas ceļ mūsu viedumu. Un kas ļauj mums iepazīt pašiem sevi. Jo iepazīt sevi un sajust sevi ir ļaut dievišķiem ienākt mūsu pasaulē. Dot mums spēku, dot mums izturību. Un arī atmaist to, kas grauj, sāp, uz ko mēs tādu. Sajūt sevi šo spēku.
sevi iekšā kustību. Jo cilvēka gaisma un uguns ir tā dievišķa lāpa, kura risina pilnīgi visu. Visi risināt, un visi dzīves cikli ir kā aplis. Tā līdzīgs mums ikdienā skatītais pulkstenis, kur rīt laiks, kur rīt process, gan iekšēji, gan ārēji. Un tomēr tie ir ciklis. Kaut kas nāk, kaut kas ir, un kaut kas mainās. Ik sekundi mūsu ķermenī notiek kustība. Ik sekundi pasaulē kaut kas notiek. Un no sevis mēs vienmēr savienojamies ar pasauli. Tā zīmējums līmenis veido pasauli, bet mūsu iekšējā krāsa ir krāsa. Un viss sākās no zemes gaismas, no radošuma gaismas, no mīlestības gaismas. Gaisma ir sarkana un oranža. Tā zemes enerģija dziļi sevi iekšā, tā paceļās no apakšas uz augšu. Un ceļās arvien augstāk un augstāk. Pie zemes enerģijas kājas vienmēr siltas. Vienmēr ir patīkami, viegls, gudrs. Bet, kad tā ceļās uz augšu, tuvāk mūsu nabai, mūsos pamostās kaisni, spēja sevi izpaust, spēja radīt kaut ko skaistu un radīt kopā, ir radīt jaunu dzīvi. Bet, kad enerģija paceļās vēl uz augšu, tā ir dzelta. Tā atmodina mūsu spēku, spējas un enerģiju. Tā dod mums gribu dzīvi, spēju rauties, darboties, dalīties, piepildīt šo dzīvi ar gaismu. Dzeltenā gaisma ir kā zelts, kas mirdz un ir dārgs un spēcīgs. Šī enerģija ir tik spēcīga, kas sadedzināta ar visas slimības mūsu. Vienalga. Bet gaismai kāpjot uz augšu, tā kļūst zem. Tā ir mīlestības. Tā vairs nav robežas. Tā ir subjektīva, bet tā ir arī ļoti piepildīša. Tā ir ļoti daudz īņu, ļoti daudz mīlestības, ļoti daudz paļāvības. Bet plika mīlestība bez komunikācijas var nebūt. Un tāpēc mums ir vajadzīgs gaiss, ko elpot. Tā ir krāsa zila. Spēt komunicēt, uztvert, saprast, savienot. Nav nekā vērtīgāk par komunikāciju. Tāpēc cilvēkā šī daļa nav atdalīta. Tomēr paceļoties gaismē vēl augstākā pakāpē, tā kļūst arvien smalkāka. Tās krāsa tojas violeta. Gaiši violeta, citam tumši violeta. Citreiz viņas ļoti savstarpēji. Un violetā krāsa mums atmodina redzējumu, viedumu, detoksicē mūsu prātu no traucējošām domām vai pašas neapzinātības kā tādas. Nav nekā spēcīgāk par violeto krāsu. Daudzi akmeņi ir tādi, kādam tie ir līņi, kā ametists. Bet kādam violetā krāsa ir viena no mīļākajām mākslām. Un tieši mākslā violetās krāsas ienākšana bija tās neatņemamā sastāvdaļa, jo tā cēla lielāku radošumu,
Tā spēja piepildīt telpu pavisam tā, kā tā nebija ierasta. Un ja mēs skatāmies uz dzīvi kā mākslu, tad violetā krāsa ir neatņemama sastāvdaļa. Bet viss pārējais ir balts, tīrs, un tā ir tā telpa, kurā mēs dzīvojam, viena no divu. Un ja tagad mēs katrs paņemsim savus plaukstus, vai savienosim pret vienu otrai, vai pārgriezīsim pēc saviem zīmējumiem, mēs sapratīsim, kad ir jāienāk kaut kam vēl vairāk uz tajā dzīvē. Tā ir dievišķā gaisa. Tās ir tās līnijas, kur mēs ļausim dievišķiem pieskarties mūsu dzīvē. Un visam no pēc augstākā prāta. Tas, ko mēs darām, ir tikai subjektīvs. Bet tas, ko dara mūsu dvēsele caur dievišķo aspektu, ir viss, kurš piepilda mūsu dzīvi. Tāda tā tieši šobrīd. Un nekas nav nepatīk. Viss ir tieši tā, kā tam jā. Sāpes mums māca mīlestību. Zaudējumi mums māca pieņemšanu. Skumjas mums māca iejūtību. Bet iejūtība aptver pilnīgi visu kompozīciju. Tas ir augstākā mūsu dvēseles līdzcilības forma. Ja mēs ļausim tai ieplūst savā dzīvē, mēs sajutīsim ar savām plaukstām tieši to gaisu, tieši to enerģiju, kas transformēs, ļaus transformēt visu mūsu dzīvi. Un viss, kas tam ir vajadzīgs, ir vienkārši dzīve, ļauties, paļauties un piepildīt to ar tiem mirkļiem. Paldies!